Kā jums pārbauda? Lieliski! Vismaz tas strādā. Dāmas un kungi, lūdzu palūkšos izslēgt savus mobilos telefonus klusuma režīmu, iespējams, ka signāls traucē projektora darbībai. Situācija tiek novērsta, tehniskas problēmas tiek risinātas, pasākums tūlīt sāksies. Lūdzu, paliekiet savās vietās. Ja nu gadījumā kāds divas avārijas izējas atrodas jums pa labi un pa kreisi. Tehniskas problēmas tiek risināts, pagaidām izbaudiet lielisko projekciju krāsaino. Tehniskas problēmas, droši zālē sēdošie paskastīties vēl pa labi, pa kreisi, sasveicinieties ar savu blakus sēdošo, uzrunājiet viņu. Pārliecinieties, vai viņš runā jūsu valodā. Varbūt tas ir kāds koris, varbūt dejotājs, varbūt koklētājs, varbūt taksovernists. Šie ir svētki visiem mums. Visiem Jelgavas kolektīviem. Varbūt tie ir mazāk svētki tiem cilvēkiem, kas tad mēģina atrisināt projektoru problēmas. Kamēr gaidām daži interesanti fakti. Kultūras zāles ietilpība ir 759 vietas, ieskaitot balkonu. Kopā ir 6 izējas, 2 aizmugurē, 2 pa labi un 2 pa kreisi. Paldies par jūsu pacietību, mēģinam vēlreiz.
kungi! Labvakar visi kultūra mīļi! Kolektīva dalībniekiem ir tāds ticējums. Kā paies sezonas atklāšanas koncerts, tā paies visa sezona. Pagaidām diezko, jā. Un labvakar visiem kultūras gardēžiem! Klāt oktobris un kā ierasts Jelgavas kulturālākie cilvēki pulcējas vienu vietu, lai svinētu sezonas atklāšanu. Nu, un kā gan vislabāk to darīt, ja nedarot to, ko mēs vislabāk protam? Spēlējot teātri, dziedot, dejojot un muzicējot. Jā, vai starp jums ir koristi? Vai ir dejotāji? Vai ir audēji? Vai ir kavēji? Nu, nekas. Bet mēs šovakar trio šeit ar jums kopā uz skatuves Aija, skaistums, gudrība Jānis un es, cilvēks, kas aizpilda laiku, kamēr tehniskas problēmas tiek risinātas, Ansis. Jā, šovakar mēs esam ietušies vizuālās mākslas švītiņu lomā. Esam mēģinājuši iedziļināties, izprast un definēt Jelgavas mākslinieku otas triepienus vienā kārtīgā kultūra triepienā. Man liekas, ka mums šovakar jātēlo mākslas snobi. Varbūt tāpēc mēs esam ietērti šādi. Nu, var jau būt, to mēs noskaidrosim vēlāk. Bet tagad mūsu uzdevums būtu skatītājiem atklāt kultūra triepiena konceptu. Ansi? Kultūra triepiena pamatā ir vairāku Jelgavas mākslinieku gleznas, kuras izlozes rezultātā Jelgavas valsts pašvaldības iestādes kultūra mākslinieciskie kolektīvi ņēmuši par pamatu savu oriģinālu priekšnesumu iestudēšanai. Šovakar redzami vairāk kā gadsimtu aptveroši Jelgavas mākslinieku darbi no vecmeistariem Ģedarta Eliasa un Johana Valtera līdz mūsdienām. Būs redzamas gan Edvīna Kalnenieka, gan Ulda Rogas, gan Raita Junkera, Andas Buškevicas, Katrīnas Vīnētes un Petras Dertins gleznas. Nu, vienkāršākiem vārdiem, tā lai aktierim ir skaidrs, gleznas šovakar atdzīvosies. Taču kā tas notiks? Tas ir katra kolektīva pašziņā. Pirms mūsu elegantās parādīšanās jūs iepazināties ar Katrīnas Vinertes gleznas ķiršos interpretāciju zelta stīdziņu izpildījumā. Nu laiks Petras Derkins gleznas Kan latviskā interpretācijā par tēmu Nelūgtie kāzu viesi. Jūs uzmanībai Timzēns, latviskotais Kankans un Nelūgtie kāzu viesi. Nu, kā mums sanāca, kāds liekas? Tā. Latviskās kāzu svinībās maģiska nozīme nākamās dzīves ievadīšanā piemīt kāzu maskām jeb nelūgtajiem viesiem. Tie bija apkārtējie kaimiņi, kuri bija visādi pārģērbušies, lai tos nepazītu, un tie tomēr redzētu un izzinātu, kas kāzās notiek. Nu, tā sievietes bieži pārģērbās par vīriešiem vai otrādi.
Tālāk, draugi, izskatījās kultūras adaptācija Kankans latviešu gaumē. Nu, izrādās, ka var arī tā. Mūsdienu mākslas robežas ir plašas, jo plašas, tāpat kā interpretācijas. Ziniet, par ko es bieži domāju? Nu, kā gan jūs varētu zināt? Kāpēc glezniecība definēta kā vizuāla māksla, bet teātris ne? Vai tad visas Ādolfa Almāna Lukas tagad nav, pagājušajā sezonā nav vizuāls baudījums? Un kopš Ivars Pirvits parādīšanās scenogrāfijā Jelgavas jaunajā teātrī pagājušajā sezonā arī tur sastopams kāds vizuāls baudījums? Nu, bet vai tad, ja jūs redzat, piemēram, kori? Vairāki kori kopā dzied vienu dziesmu, vai tas arī nav vizuāls baudījums? Manuprāt, bauda ir skatīties uz dziedošiem vai instrumentu spēlējošiem cilvēkiem. Jā. Un dejotājiem. Mēs, protams, nevaram aizmirst par dejotājiem. Deja neapšaubāmi ir vizuāls baudījums, vai ne? Turpinājumā mēs baudīsim ne tikai deju kolektīvu ieviņu un roti izpildījumā, bet arī gleznas interpretāciju vokālā ansambļa Vīzija versijā. Un vēl kāds iepriecinājums mākslas darbēžiem, visi priekšnesumi uztriekti, iedvesmojoties no ģedarta Eliasa gleznām. Sagaidām! Izies vīri svilināja cūku, tikmēr sievas pa to laiku. Trīs vecenītes sēdēja uz sola dārziņā un savas starpā runāja, kā aiziet dzīvīte, un savas starpā runāja.
ībelētu. Kur tecēsi? Tu cūciņa dubļainām kājiņām. Iešu uz Rīgu sūcēties, vilks apēc sivētniņu. Čudi, Miķeli, es nokāvu siventiņu. Paldies, saku Miķeļam, par to skaistu šņukuriņu. Es tev lūdzu, nāfurdziņ, nesēdzīniņas ceļmalā. Man ir 5 lieli vepri, kūtīt 10 siventiņi. Sūka vēl pārdaugavu, naudas kule mugurā. Kad tā cūka pārpeldēs, būs mums nauda zem. Kur tecēja cūku meita ar to zīda priekšautiņu? Stallē teka apraudzīt 100 sudrabotu kuļa bērnu. Skaitēja cūgana, cūka raka sudrabiņu, cūka raka sudrabiņu, mīkstu sakni meklēdama. Reimenim 2 puiši, abi labi mamatnieki. Viens bija kuļu runītājs, otru pautu sālītājs. Izauga mātei brīnuma meita, kad stāvus stāvēja kā priede egle, kad sēdus sēdēja kā sienu kaudze, kad guļus gulēja kā dīķa dambis. Kas skait man nedzīvot apaļai meitiņai, kur aizgāju, tur dzīvoju, kur pakritu, tur gulēju. Nemīl mani tautu dēls, vairs nemīl tautu dēls. Cik gribēju mutes dot, uts pa bārdu mazājas. Jānīts mans, es Jānīša līgaviņa, Jānīts manas cūkas gana, es viņa kuveriņus. Es meitiņa kā puķīte, man lietiņa kā rozīte. Ja jūs puiši neticat, apgāžat, apskatāt. Nāmu mīlā, nezakšu adatu, ne īleniņu, susekli vien zakšu, tā man vajaga kušķīti izsukāt. Tu stērma tautu meitu, tavu dziļu ezeriņu, 100 kūļu linu mīrka, vēl kumeļu peldināju. Kalna godina špatna. Es kalna negribēju. Kalniņš man pats gadījās. 2 pušiņas atķērās daguntiņā galiņā. Es iešu vīriņam vienu pašu bikšu pogu, lai nav ilgi jāpogāja krītiņu vakar. Uzcūciņa rakainīte, nē, otrā druviņā, tevi sita, tevi kāva. Man noņēma villainīti. Tāda laime cūciņām, tāda laime meitiņām. Rudens nāca, cūku kāva, meita aizveda sveši ļaudis. Patlo, bet kā tad tiem mūsu vīriem tur iet? Jāiet skatīties. Ejam skatīties.
Jāsaka, ka tikko redzētās, ka šīs... Gaismotais teica jāmeklē līnija ir. Jā, jāsaka, ka tikko redzētās gleznas liek domāt, ka Elies arī ir bijis ļoti praktisks cilvēks. Cūkus vilināšana, malkas zāģēšana, veidas mazgāšana. Nu, bet tieši tur jau ir tā māksla pārvērst ikdienišķo un praktisko mākslas darbā, garīgā lidojumā. Nu jā, es arī skolas laikos reiz mēģināju sevi ļoti praktiski atspoguļot, kad bija jāzīmē pašportrets uz atzīmes, kopētājā iemāza galvu. Un kas vēl kā sanāca? Skolotāja teica, ka mans pašportrets izskatās pieblīdis, tā teikt. Lai vēl viņi sacīja, ka tas ir izteikti realistisks un dzīvīgs. Nu jā, jauna prasme apgūšana un prasa laiku un drosmi, Anci. Starp citu, koris tik un tā šovakar sezonu atklās nevis ierastā dziesmas formātā, bet gan dejas triepienos, izdejojot Johana Valtera viesības. Vēl klīst runas, ka arī koris Mītava šovakar sevi rādīs citā amplua. Un beidzot būs atkal kaut kas ļoti sievišķīgs redzams. Antas Buškevicas gleznu interpretācijas kolektīvu Vēja ziedziņš un tišdārdzes dejā. Nu, arī ir tāds romantisks noskaņojums, ko lai saka? Neko, lai nesaka, iesim.
Labvakar! Laipni lūgti muzejā! Šovakar jums būs lieliski iespēja iepazīties ar gleznas divas sievietes pie lampas aizpusē. Lūdzu, iepazīstieties! Milda! Un lampā! Nu, mīļā, stāsti kā iet. Ai, nu tu zini, kā jau parasti. Darbi. Es leju teipu stāstu. Mēs ejam klātēnāk izskatās. Nu, mēs paši izskatāsim. Zini, vakar biju uz Rīgu. Ikea tādas atlaides. Paskaties, tādu lampu skaistu nopirku. Un palēto. Tā nav tavs vecās māc. Atkal jāpazētā. Paskaties uz šito! Oh, wow! Kāda šeit tās vecās māc? Nu, ne pilnīgi jauna. Tur joprojām ir tas zakts plecs, kur es pirms 20 gadiem necīšos. Nu, tas sarkanās. Kad tu neskatīsies, tu apražūru uzliku galvā. Un tad es viņu nosmērēju. Šitais, oi! Tad tu esi mela kartupeli. Ko? Rikurlošaus. Klausies, pietiek dzert, tev ir jāiet mājās. Klausies, tu man negribi to lampu pārdot. Nē, negribu. Tā ir antīka lampa. Mantojums no manas vecmāmiņas. Ha, zinā, Ikea ir daudz stilīgāks. Nē, ej mājās. Klau, bet atdod man to lampu. Nedošu, mantojums, un tu viņu sasmērēji. Bet man viņu vajag bitenieka tērpam. Kādam bitenieka tēpam? Tev taču nemaz višu nav. Kaimiņam ir Sušķe, tu liec mierā aužadarītes. Lošķe. Aivot manu apražot. Nē, Apražūru! Daudz, trīs, es tev nedošu mājās.
dārgie skatītāji, paldies, dārgie kolektīvi, ar to arī mēs šo sezonas atklāšanas koncertu. Tāds jociņš, vai ne? Šovakar es jokoju. Šatā. Nu labi, kā tu tur iet pagaidām? Viss labi? Kā labi? Ievada viss tas ir aizmirstas, vai ne? Jā, kamēr Alunāna teātris gatavojās uzburt brutālās atmiņas par lauku mājām, te jums viens mākslas pazinēja, jo mēs tādi esam, jociņš. Nu, vai gatavi? Uzspēr vaļā. Aha. Kas tas ir? Kam ir 3 kājas un 4 rokas? Nesapratu. 3 kājas un 4 rokas. Tas ir abstraktā mākslinieka gleznotā čūska. Asprātīgi ārot. Bet kāpēc ir tik grūti sarunāties ar abstrakto mākslinieku? Jo viņš nekad neieslīgs detaļās. Nesapratu. Mums atbildā gleznai. Gleznai nav detaļu, abstraktai gleznai. Labi, es tikai saprotu to, ka mēs īsti nesaprotam, ka kolektīvi grib uzstāties, un mums vajadzētu viņiem ļaut to darīt. Jā, atpakaļ pie praktiskajām noskaņām. Pēc Adolfa Alunāna teātra kārtīgās lauku dzīves mēs dosimies kopējā gleznā ar deju kolektīvu Laipa, kurš attēlos Ulda Rogas gleznu uz mājām, kā arī koris Balti interpretēs Valtera gleznu Pīles. Ejam Iesim. nost. Mums ar Jāni jāgatavojās tai miniatūrai, brutālai. Adolfa Alunāna Jelgavas teātris piedāvā teatrālu miniatūru, kas speciāli radīta latviešu diasporai ārzemēs ar nosaukumu Kā gribas uz Amerikāniju, atmiņas par lauku dzīvi. Lauku dzīve vienmēr ir bijusi vienkārša un taisnīga. Cilvēki strādā, rūpējas par savu zemi un dažkārt gatavo savu maltīti paši. Un šodien lauku mājās ir neparasta diena – cūkas bēres. Mākslinieks no pilsētas ar lielo vīziju ir nolēmis iemūžināt šo cūkas kaušanas rituālu uz audekla. Bet kā to visu sapratīs vietējie lauku mājas iedzīvotāji? Tik daudz brutalitātes, tik daudz dzīvības un nāves vienā momentā. Šodien mēs radīsim mākslu, kas atklās cīņu starp eksistenci un morāli. Es redzu to jūsu acīs. Atkal cienījāmies mākslu. Atkal kreatīvi meklē patīs. Nav vai ko nevarētu nodarīt tā kā bišķi ātrāk. Man vēl gardu uz lauku un drīz panorāmas sāksies. Tā cūka jau tāpat sevi nenovērēs. Pazudīs viss siltums, arī paliks sīksta. Siltums! Tas ir tas, kas tieši vajadzīgs. Dzīvības siltums, kas izzūd no ķermeņa. Stāviet visi tā, lai tas viss ir redzams. Jūras kungs stāvīt tuvāk blakus cūkai. Jā, kā pati dzīves un nāves robeža. Paklaujam traumēt robežu, cik man tālu to ūdeni mēs! Nē, kundze, šos nē, tas bojā visu kompozīciju. Nu, prom. Jā, un jūs, kundze, nazi, jā, jūs stāviet turpat. Šī dzīves un nāves dēļ nevar iztikt bez jums. Vai es varu kādu griezt, kamēr jūs tur glezojat to deju? Griezt gaļu? Nē, nebūs sievietes. Jūs esat šīs stāsta kodols. Bez jums nebūtu kaušanas rituāla. Tu vari nāzies kā mātes simbols. Tu dod, un tu arī nedod. Šajā brīdī mākslinieks pilnībā pārņemts ar mākslu, sāk veidoties kompozīcija un gleznas kopējais saturs. Es atvainojos, veicējums. Jā, Vai kas? mākslinieks ir plānojis iekļaut gleznā arī mūsu saimniecības dīķi? Dīķi! Protams, ka dīķi tas būs romantisks moments. Varbūt varat ar to cienu nastu nostāties tur. Nē, to gan ne. Ledus jau tikko uzsals. Ātrāk ilūzijas, kā jūs paspēsiet pirmo otras piepienu uzlikt. Atkal cienījāmies mākslu. Cik daudz filozofiju. Kāpēc tu vispār mākslinieki brauc uz mūsu ciematu kaut kas?
Nu, vienreiz taču stikšu, ka glezmā iekšā tādu kūkstu vajaga mazā tīrāt, es to varu! Kundze, ne, pietiek, jūs esat kā simbolisks atveidotājs. Lūdzu, vairāk maiguma. Ko tam mums te darīt? Mēs tak nevaram visu laiku ūdeni liet un to cūku mazgāt. Pagaidiet, es tūlīt atradīšu īsto brīdi. Man vajag redzēt to dzīvības atcišanu. Stopmāksla! Bet šķiet, ka galvenās kompozīcijas radīšana tiks pārtraukta ar negaidītiem viesiem. Ir ieradušies vietējie gaļas nēdāji, aktīvisti, veģetārieši un vegānisti. Gaļas gabals cilvēka dzīve! Gaļas gabals cilvēka dzīve! Gaļas gabals cilvēka dzīve! Pārstājiet! Tas, ko jūs darāt, ir neprāts. Cūka arī ir dzīvība. Jūs nav tiesīgi viņu šādi upurēt. Jūs dzīvojat pagātnē. Es pārklaudu. Viņa tak jau ir beigta. Šitā cūka jau pirms sava laika dabūja savu galvu. Bet tā vēl joprojām cieš, un jūs arī cietīsiet, ja tā turpināsiet darīt. Vai jūs nesaprotat, cik tas ir barbariski? Barbariski? Bet ko tu mums darīt? Vai tad mums badā jāvērs? Ar cik lieliski konflikts. Tieši tas, kas man gleznā ir vajadzīgs. Vai tu domini? Šitie negrib pat vakariņas sēst, un tu gribi skleznot? Vakariņas? Jūs esat par vakariņām? Tā ir dzīve, kas tikai nozagta. Slepkams. Vai cūka? Cilvēki arī tos jau gadsimtiem. Kā jums to vajadzētu zināt? Bet pasaule mainās. Jums jāmainās līdzi. Jūs, vegāni un veģetārieši, jūs esat dzīvības aizstāvi. Arī jūs esat vajadzīgi manā gleznā. Lūk, tur, kalnaini tītis. Ejiet! Mākslas labā. Cienījamies mākslinieks, vai jums kaut ko rūpēnēs? Labi, kas notiek? Saprotat, man viena roka garām par ostu. Tad jūs mani glezmā uzgleznojat otrā, labi? Labi. Nu, nepareizi. Jūs teicat, ka otrā. Jā, un tā mākslinieks ir atradis ideālu konfliktu, bet šķiet, ka citi dalībnieki šo momentu uzskata par tīrām muļķībām. Tas ir absurda balets, kurā neviens īsti nesaprot viens otru. Mākslinieks redz mākslu, bet ciemata iedzīvotāji redz tikai nokautu cūku. Vegānisti redz traģēdiju, bet Genādijs redz abas kreisās rokas un pludeli. Bet māksla. Bet vai mēs varam ķerties darba? Jā, māksla nevienmēr ir saprotama, un dažreiz tā pati māksla ir kā plāns dīķa ledus starp realitāti un lauku dzīvi. Tā arī šoreiz, kā gleznas mirklis ir sastindzis šajā Edvīna Kalninieka darbā Atmiņas par lauku mājām, varam arī lepoties, ka tieši Edvīns Kalninieks ir daudzus gadus veidojis scenogrāfiju mūsu Ādolfa Alvāna Jelgavas teātra krāšņajām izrādēm. Mūsu mamma ir liela kā māja, mūsu tētis kā skurstenis augsts. Mūsu mamma ir liela kā māja, mūsu tētis kā skurstenis augsts. Mēs esam trīs koki, tie brāļi un māsa, kam pagalmā lapas plaukst. Mēs esam trīs koki, tie brāļi un māsa, kam pagalmā lapas plaukst. Kam pagalmā lapas plaukst. Wow.
Vai esat iedomājušies, cik cilvēkiem šajā telpā varētu rasties jautājumi par to, kāpēc šajā koncertā ir iekļautas vien dažu mākslinieku gleznas, ja Jelgavas mākslinieku biedrībā ir vairāk nekā 50 biedru? Nu jā, ja gadījumā zālē ir cilvēki, kas uzdod sev šo jautājumu, tad atbildi ir pavisam vienkārši. Nu, mēs nevaram iestudēt tur kluso dabu, tur ķirbi, sveci un vīna pudeli būs grūti iekustināt, un skulptūras grūti ir piedodiet. Turklāt šī vakara tēma ir galu galā triepiens. Nu jā, un Jelgavas mākslinieku kolekcijas patiesi ir pilnas ar ainavu glezniecību. Nu, laikam jau tāpēc, ka vīde iedvesmo un arī senās sēkas to ej un staigā un tās atgādina par bagāto vēsturi. Un... Nu jā, nu mākslinieks tā grib tā dara. Un tā kā tā ir viņa paša atbildība, ko darīt un ko nedarīt, katra mākslinieka unikālā kustība pa dzīves upi, mūžības ritumā un jaunības dziesmu kabatā ir viņa... Anci, nu kā tu sadzējojies, pamatīgi sadzējojies. Nu, bet patiesi, kā nākamie triepiena kustībā, lielupe, ritums, jaunība un Jelgavas popkors dziesmu. Sagaidīt. Thank you.
ko traucēt aizliegt. Vai zinājāt, ka triepiena priekštecis zīmējums ir vairāk nekā 40,000 gadu vecs? Cik zināms, viss sākās ar līnijām, kas attēloja mednieka un
mednieku un izšautu bultu pēc zīmēšanas principa, punktiņš, komatiņš, domu zīme. Nu, vispār es tev varu piekrist. No cilvēce ir ļoti augusi savās prasmēs, izgudrojusi krāsas, kopš tā laika otas, studējusi cilvēku proporcijas un ko tik vēl ne, un tad cauri gadsimtiem mākslu darbi. Jā, ok, tad atgriežties pie lokāla patriotisma. Nākamie priekšnesumi ir cieši saistīti ar Jelgavas vārdu. Jelgavas jaunais teātris, tad kolektīvs apkārt Latvijai ar Jelgavas vārdu dziesmā, Lielpa Eks ar Raita Junkera gleznojumu Jelgavas stacija, un visam starpā Stīgu kvartets Intrigas dejā. Galu galā mūsu pilsēta par mūziķu trūkumu sūdzēties nevar nudīt. Laiks atkal atdzīvoties gleznā. Nu jau, lai top. Man jāiet pirmajam un katrai sēdēļiem vēl. Watching the stars,
Drostalī, vai tu nevēlies trīģeņu tēju? Tas viņa pat uz salas jau tajā autobusu pietrā. Klausies, tu šodien plānījās seču piksēs? 1200 dēļ? Dēļ? Kur pirksim? Atravu? Es biju tur Čierītī. Čērītī, labās tās zeķipikses, bet zini, kas ir? Man kaut kas labāks ir par zeķipiksēm un to drīģeni tēvi. Skatīšos, pirkstis apampuši augstu un nevar izvilkt no tāda sārā. Pats ienājies, sasildies. Man bail, vai līdz jau autobusam arī jābūt? Nekas, bet vispār tas autobus vajag kavējās, mēs to zemeņpalu nokavēsim. Un augsts arī, augsts tomēr. Omnibus, iebrauc manā dārzaktos, līdz manā komandos, līdz Sveiki! Šoferēt, uz kurieni jūs? Maršruts apkārt Latviju. Mūs uz Jelgavu paķersiet? Kā droši, labi tiešo. Skaidrīt, jācies iekšā tajā autobusā, jo kā aizdzils atslūšas. Un tagad visi kopā! Raudjam! Visi kopā! Sveika!
Dārgie kultūras pazinēji, lietpratēji un gardējuši, kultūras triepiens nav iedomājams bez pašvaldības iestādes kultūra māksliniekiem, visiem tiem, kas rūpējas, lai mums būtu iespēja savu kultūru triept, dejojot, dziedot, spēlējot teātri un uzstājoties. Bet vai jūs zināt, kas tur tagad kulisē stāv un nervozē? Satraucās, jo viņiem ir arī jāuzstājās šovakar, jo pēdējais otrs triepiens šovakar pieder nevienam citam kā viņiem, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes kultūra darbiniekiem. Nu tad ar aplausiem sagaidām nostājošās detaļas šajā kopīgajā Slaucam šik dot, kultūrai atbalstu jāatrod. Cik varam, slaucam cik dod, kultūrai atbalstu jāatrod. Mīlēt un saglabāt, mīlēt un slaukt, kultūrai augt un augt un augt. Cik varam, slaucam cik dod, kultūrai atbalstu jāatrod. Mīlēt un saglabāt, mīlēt un slaukt, kultūrai augt un augt un augt. Esiet sveicināti mājās. Jā, gotiņu vajag mīlēt, par gotiņu vajag gādāt, gotiņai vajag sieniņu. Un tas mums visiem jāgādā. Un, kad gotiņu pabarot, tad arī pieniņš labs. Es nākošajā gadā vai nākošajā sezonā gribētu mums visiem novēlēt, lai nebūtu liesas piens, lai piens būtu ar labu tauku procentu. Es gribētu novēlēt, lai mums
nākošajā gadā salds krējums. Un iztiksim bez pilnīga sviesta. Ir jau teiciens, kā gotiņu pabarosi, tik labi pieniņi iedos. Šajā gadā starp mūsu slaucējiem ir bijuši rekordisti, kuri ir izslaukuši augstu piena procentu. Bērnu jauniešu deju kolektīvs Ieviņa piedalījās konkursā Palangā un ar 2 grupām ieguva pirmās vietas. Aicinu vadītāju Aleksu Galvavu. Un viņu vidū ir Alofaunā teātris, piedalījās Latvijas amatieru iestudējums skatējā ar izrādi Jūtu tektonikā un iegot titulu gada izrādē. Prezidents Aija Kreņa. Koris Mītavā piedalījās starptautiskajā koru konkursā Grieķijā un ieguva zelta medaļu. Vadītājs diriģents Ramons Gulbis. Pārstāvs sakot, ka Ramons šodien nav, varbūt ir kāds pārstāvs no kora. Droši. Un, kā saka, 4 labas lietas, un tieši tā. Ceturtdien pirmdien ir dekolektīvs Diždancis, piedalījās 9. starptautiskajā konkursā Gruzijā. Ieguva Grand Prix vadītāja Ieva Karele. Paldies jums visiem, un tiešām ir svētki, jo sezona ir sākusies, un gribētu novēlēt jums un mums visiem būt kreatīviem, būt radošiem, un būt pacietīgiem un saprotošiem, lai veiksmīgs mums jaunais sezonas gads! Visi jau skrien ballēt. Visi skrien jau, cik tur pulkstens ir. Nu, kāds patikā? Paldies visiem koncertu dalībniekiem. Paldies arī maniem šī vakara draudziņiem. Aijai, Trejai un Jānim Dūrējam. Paldies! Paldies galvenajam tehnisko problēmu risinātājam Mansim Griķim un Andrei Leitai Straumei par koncertu režiju. Un paldies visai pašvaldības iestāde kultūra komandai, kas palīdzēja šiem svētkiem tapt. Jā, sezonai sāksies, bet ir pienācis laiks un visiem tikties tur pie fotos 1 vai 3. stāvā, kur varēsim izdziedāties, izdejoties. Vienmēr sakot, lai jums patīkams visiem šis sestdienas vakars.